Čau, te Kamila. Un šodien man ir tāds nedaudz kosmisks make-ups. Es ceru, ka tas netraucēs uztvert šo video, jo šodien es gribu parunāt par produktiem, kuri neattaisnojami vismaz manas cerības. Šeit man ir vesela tāda balta tašiņa, kurā ir gan lēti, gan dārgi, gan arī produkti, kurus man iedeva izmēģināt zīmoli. Jā, skatāmies iekšā, kas tad mums tur ir. Sākšu es droši vien ar kopjošiem produktiem. Un tātad pirmais, tā teikt, neveiksminieks ir Vichy Normaderma micelārais ūdens, kas ir domāts taukainās ādas attīrīšanai. Kā var redzēt, izmantoju pavisam nedaudz, jo patiesībā manai ādai tas nedara absolūti neko. Ne tas noņem kosmētiku, ne tas attīra ādu. Vispār absolūti bezjēdzīgs manai ādai produkts. Nākošais produkts ir Āzijas zīmola Tony Moly Aqua Aura sejas ūdens, var tā teikt. Viņš ir šāds izsmidzināms. Es no viņa arī neredzu nekādu baigo jēgu, lai gan parasti visādi termālie ūdeņi un smidzināmie ūdeņi man patīk, bet šis vispār diezgan tā jocīgi, sintētiski, ķīmiski smaržo un nekādu papildus efektu no tā lietošanas es neredzu. Tāpēc pārējot pie matiem, pirmais produkts, kuru es gribu pieminēt, ir L'Oreal Curl Contour Hydro Cell Expert šampūns. Vispār parasti L'Oreal Pro produkti man ļoti patīk. Šis gan lieliski veic savu darbu, jo palīdz matiem sprogoties, un tie izskatās riktīgi forši, bet es izlietoju apmēram pusi no šī produkta, un varu teikt to, ka, lai gan tas lieliski pilda savu darbu, tas tomēr padara matus ļoti sausus. Jo ilgāk es šo šampūnu lietoju, jo sausāki mani mati paliek. Tāpēc nākošais matu kopšanas produkts un atkal no L'Oreal ir šāds L'Oreal Double Elixir divfāžu kondicionieris, kuru vajag sakratīt, izsmidzināt un matiem, un ir rakstīts, ka viņš piedod matiem spīdumu, bet nepadara tos smagnējus. Turklāt šis kondicionieris vismaz vizuāli sola padarīt matus divreiz biezākus. Bet patiesībā maniem matiem tas atkal nedara neko. Es kaut kā varbūt nevaru atrast īsto līdzekļa daudzumu, jo tad sajūta, ka ja es uzsmidzinu viņu kaut kādas 2 vai 3 devas, tad es neredzu absolūti nekādu efektu. Ja es uzsmidzinu viņu vairāk, tad mani mati uzreiz izskatās taukaini un vienkārši jāiet atkal mazgāt. Tāpēc, nē. Nākošais neveiksmīgs produkts matiem ir John Freda Luxuris Volume sausais šampūns. No sākuma es nopriecājos, ka šis produkts ir tāds ļoti smalks. Es to itās mēģināšu nodemonstrēt. No viņa principā nekas nav nekāds izteikts ne pūderis, nekas, un tāpēc padomāju, wow, cik forši mati izskatīsies tīri, bez kaut kādām baltām tādām blaugznām vai baltā pulvera matos, bet patiesībā viņu var pūst matos cik gribi, necik absolūti, necik tīrāk tie nepaliek, tāpēc bezjēdzīgs. Pārējot pie dekoratīvās kosmētikas, es gribu pieminēt Art Deco primeri vai kosmētikas bāzi, un patiesībā šo man atdeva kolēģi, jo viņi teica, ka neredz no tās nekādu efektu. Es arī pamēģināju, un es arī neredzu nekādu efektu. Šī bāze pēc konsistences atgādina tādu kā vieglas tekstūras sejas kremu, bet uzklājot uz ādas tā nedara absolūti neko. Ne kosmētika uz viņas turās ilgāk, ne viņa dod kaut kādu papildus mitrināšanu vai kaut ko tādu. Vienkārši absolūti bezjēdzīgs produkts. Nākošais neveiksmīgais produkts ir Body Shop Fresh Nude Foundation. Patiesībā par šo tonālo krēmu blogos esmu lasījusi ļoti daudz pozitīvās atsauksmes. Lielākai daļai viņš patika. Un šis tonālais krēms sola dod 24 stundas svaigas mitrināšanas. Pirmkārt, šo tonālo krēmu labi var uzklāt tikai ar pirkstiem. Savādāk sanāk pārāk biezs slānis un viņš ir pamanāms uz ādas. Bet, ja uzklāj uz pirkstiem un tā pamatīgi izlīdzina, tad pēc kaut kādām jau 20 minūtēm es redzu, ka tas sāk sasēsties porās. Arī pasvītro visādus sausumus. Kombinētai ādai šis galīgi nederēja. Pie skrupu tušām man ir veselas 3. Pirmā ir Maybelline
kolosālu lūkaloti ar šī tādu te milzīgu otiņu. It kā sola sniegt tādu šobrīd aktuālu grāmašu tādu sacipušu zirnekļa ķepiņu efektu, zirnekļa kājiņu tādu. Bet patiesībā, ja uzklāja vienu kārtu, tad tā ir parastā ikdienas tuša. Ja uzklāja vairākas kārtas un dabū to kāroto dramatisko efektu, tad tā sāk birt, vienkārši traģiski sāk birt, veido tādas pandas acis un, ja tu vēlies sacipušas skropstas un pandas acis, tad lūdzu, ja nē, tad droši vien, ka nē. Nākošā ir L'Oreal False Lash Superstar skropstu tuša, un šī ir tāda divpusēja, kurai vienā pusē ir pati skropstu tuša, bet otrā ir baltā bāze, kas sola padarīt skropstas biezākas. To balto bāzi, tad viņi tiešām padara skropstas tādas biezas un dramatiskas, bet, kad uzklāja pa visu tušu, tad aizkrāsot to balto bāzi ir teju neiespējami. Vienmēr paliek kaut kādi gabaliņi, kur viņa ir riktīgi redzama, un tas man baigi nepatīk. Bet, ja lieto tikai vienu pašu tušu, tad tā ir parastā tuša bez jebkāda dramatiskā efekta, tāpēc bezjēdzīgi. Jāatzīstās, ka es nespēju sadraudzēties ar lielāko daļu tušu, kurām ir vienā pusē tā baltā bāze, jo varbūt es vienkārši nemāku viņu aizkrāsot, bet tuša ir šāda burvīgā iepakojumā Helena Rubinsteina Lash Queen Feline Blacks skropstu tuša ar šādu klasisko birstīti. Un patiesībā sākumā man viņa ļoti patika, jo tiešām uzklājot divas kārtas ir tāds satriecošs, dramatisks kaķācu efekts. Patiesībā šī tuša sāka pārāk ātri birt un smērēties zem acīm, veidot tādus kā tumšos lokus, tāpēc, manuprāt, par šādu naudu noteikti nav vērts pirkt. No tacu produktu tēmu es gribu pieminēt šādu Douglas Lost in Galaxy acu ēnas. Šādi te viņas izskatās, tāds tā kā hamelona efekts. Iepakojumā viņas izskatās riktīgi forši, bet rekur, teiksim, novilkot, uztaisot soču, uz pirkstiem paliek ļoti maz. Ja tā riktīgi berzē, tad to smuko ēnu var dabūt uz pirkstiem, bet, teiksim, uzklāt viņu uz rokas. Es ceru, ka jūs redzat, ka šeit gandrīz nekas nepaliek. Tāda ļoti vāja spīdumi. Austiņiem to ir teja neiespējami izdarīt. Tāpēc šis produkts man īpaši patika. Norējot pie lūpu produktiem, es gribu pieminēt šādu lūpu spīdumu no L'Occitane. Un viņš ir Jasmīni Mortale Roliju lūpu spīdums. Viņš ļoti forši smaržo, tāpat kā visa šī dzeltenā limitētā kolekcija. Tās forši un varbūt arī mitrina lūpas, bet es nezinu, tā garša uz lūpām ir tik rietīga. Es viņu visu laiku jūtu un man visu laiku gribas vienkārši tikt no viņa vaļā. Un ļoti žēl, jo tiešām man patīk smarža, patīk it kā konsistence, it kā patīk viss, bet to garšu es vienkārši nevaru paciest. Un pēdējais produkts, kuru es gribu pieminēt, ir Lip Glow no Dior. Tas ir lūpu balzāms, un viņam ir šāds skaists iepakojums. Patiesībā šis balzāms man ļoti patīk, un man viņu uzdāvināja māsa. Māsa, liels tev paldies par šo, bet kur ir problēma? Problēma ir tāda, ka es esmu atradusi ļoti, es teiktu, pa 90% līdzīgu produktu, kurš maksā daudz lētāk. Tātad šis ir Dior lūpu balzāms, viņš patīkams uz ādas, smaržo pēc tādas tā kā vieglas vaniļas, kaut kā tāda saldena. Ļoti foršs, un ar laiku viņš paliek tāds nedaudz tumšāks, nedaudz piesātinātāks rozā tonas uz lūpām. Bet ir šāds stilā, viņš nav Catrice, un viņš saucās Tinted Lip Glow Ball. Bet pēc būtības arī kaut kas iepakojumos ir tāds nedaudz līdzīgs. Un iekšā, lūk, arī ļoti līdzīga lūpu krāsa vai lūpu balzāms. Es viņu uzklāju. Un tulītās viņš sāks palikt tāds intensīvāks. Bet rekur, ja mēs paskatāmies uz abiem produktiem,
Jā, viņi ir gan vizuāli ļoti līdzīga, gan arī smarža abiem ir ļoti līdzīga un uzvedās viņi abi ļoti līdzīgi. Lūk, pēc laiciņa var redzēt, ka šeit ir Dior, šeit ir Catrice. Viņiem nedaudz pavisam atšķiras tas tonis. Dior ir tāds siltāks, bet Catrice ir vēsāks. Savādāk viņi ir absolūti identiski. Un abos divos ir 3,5 grami produkta, bet Catrice maksā 5 eiro, savukārt Dior maksā 35 eiro. Tātad, principā, es nevarētu teikt, ka man Dior lūpu balzāms nepatīk. Nē, tas ir riktīgi forši. Bet, ja var dabūt kaut ko 7 reizes lētāk, tad priekš kā maksāt vairāk.